Joprojām šis seriāls, kurā ietilps gan mopēdi, gan skūteri, gan arī retro motocikli, es uzskatu, ir ļoti izdevies tādā ziņā, ka te saplūst, gluži kā zelta mopēdā, tātad visas paudzes, te ir mums pavisam tikko, kas ir iesācēji, tie, kas ir jau sen braukuši, bet joprojām grib pabraukt un pavizināties, ja, un tad vēl ir pa vidu vēl tie, kas mācās no tiem vecajiem un mācās tos jaunos, tā kā, ļoti tā veiksmīgi, es domāju, viss tādu ir sapulcis tādā vienotā seriālā, mazmotošosei, dažādi ieskats, daudz sacīgs, es domāju, ka reti kurš varbūt izņemot krosu, protams, var līdzināties mums, un tātad, es domāju, nākošu sezonu nemazāk sacīgs, mēģināsim padarīt varbūt dažādāk trašu izvēli, varbūt Smiltenē būs divas sacīgs, uzreiz būs ar nakšņošanu, būs kāds sacīgs apvienots ar pilsētas svētkiem. Tā kā, mēģināsim, lai tas neatkārtojās gluži kā šogad, bet lai paliek labāk. Un, protams, vajag arī, lai būtu dalībnieki, būtu pietiekami interesants šīs cīņas. Tagad arī mums šajā sezonā nebija gluži viss tik viegli un pašā sākumā izšķirās uz beigām. Un sāksim ar to, ka atdosim nelielu parādiņu, vēl no pagājušā gada. Ir tāda lieta, ko radot, parāds attiecās uz Igaunijas čempionātu. Un šobrīd Igaunijā arī viss ir apstājies, Lietuvā nekas nav sācies. Joprojām mēģinām viņus iekustināt, diezgan grūti, viņi tā diezgan inerti. Labi, ka paldies, ka tie, kas atbrauc pie mums šeit un piedalās. Tā kā varam teikt, ka starptautisks mums viss šeit ir. Un Kaspars mums izdalīs vēl ilgi gaidītās balvas, kas beidzot atnākušas no Igaunijas līdz Latvijai. Tā kā man bija tāds nemiers, protams, par to, kad Igauniem bija tas čempionāts, varētu tā teikt, pa kluso. Mēs nezinājām, kad viņiem notiek, un es tikai pamanīju to, ka daži ir saņēmuši tās balvas. Un, kā saka, ar visiem gads ir pagājis, ar visiem lieliem pūlēm mēs tās balvas esam dabūjuši līdz šejienei. Un par 14. gada sezonu skūteru sporta klasē otrā vieta kopvērtējumā ir Ervīnam Štimam. Igaunijas. Igaunijas, jā. Un trešā vieta racing skūteros ir Tomam Drēmanim. Tagad jāuzteic arī Kaspars, kas ārkārtīgi neatlaidīgi cīnījās, lai tās balvas tomēr nonāktu līdz mums, līdz Latvijai. Kā redzam, gadu laikā tas ir iespējams. Jā, protams, es biju ļoti pārsteigts par to, ka es pavisam taču varu vienkārši atsūtīt, cik tur tā darba, bet nē, viņi tā to nenodarbojas, tāpēc palīdzību tik lūgt arī Supermoto dalībniekiem, kas brauc uz tiem posmiem, un tā arī viņš atceļoja līdz mumsiņu. Tā, gals ir nokrauts ar kausiem. Ne sliktāk kā vienā otrā ārzemju pasākumā. Bet pirms balvu saņem tie, kas cīnījās krasēs, tie, kas riskēja, mīlēja, tērēja naudu. Visam tam pasākumā neaizmirsīsim, protams, ir arī vēl sacensību dalībnieki, bez kuriem īstenībā šis pasākums nevarētu notikt. Pa lielam nevarētu notikt droši. Un tie ir tiesneši. Par tiesnešiem parasti vienmēr vismazāk runā, bet šoreiz mēs nolēmām iedibināt tradīciju, izdarīt izņēmumu, bet sākt ar tiesnešiem. Un tiešām izteikt pateicību tiem, kas ar savu darbu. Tad stāvot trases malā, rakstot protokolus, skaitot punktus, vicinot karogus, slaukot izliejušo eļļu. Tad ar šīm lietām nodarbojās, un tas bija tas, kas ļāva arī pāriem justies droši, piedalīties, braukt un cīnīties par šiem kausiem. Tā kā, šobrīd Kaspars arī izsniegs šos pateicības arī tādās cilvēkiem, kas... Vēl, protams, tās vēl arī aizmirst, ka ir vēl trasē daži, neaizmirstīm tiesneši, jā, bet ir vēl daži cilvēki, kas tur skraida ar fotoaparātiem, un pēc tam visi ļoti nemitīgi grib tos attēlus un labos kadrus
Un ir tādi vēl arī fotogrāfi arī pa trasi, ja? Un neaizmirsīsim arī, ka viņu darbs ir vienkārši, bīstams. Un vēl pēc, ka viss ir beidzies, viņam tikai viss sākās, visas bildes apstrādāt un viss tā. Un es vēlējos pateikties Jevgenijam, Simūtjām, par lielišķiem tādiem protokolu šodien. Es ceru, ka arī turpmāk viss būs jāteic kā Antons uztaisīt. Paldies tev liels. Antonam labāk sanāks bildi. Antonam labāk, jā. Antonam profesionāls, jā. Tad mums vēl, protams, ar fotoaparātu Ērika Macu, kas skraidīja pa trasi. Tad mums vēl pa trasi ir Andris Kristapāns, citreiz vēl brauc un skraida arī vēl. Un tad, kad viņš brauc, tad vēl skrien Laura Brokāne. Viņu jau paskaidro uz darbu, jā. Tā kā liels paldies viņiem par labiem attēliem. Un tad ir vēl, protams, tas skarbākais darbs. Es jau parasti vispār šo sezonu diezgan veiksmīgi bija, mums tā lietus ir bijis maz, bet, manis laika prasa, kāpēc sacensības nenotiek tur oktobrī, septembrī, iedomājieties paši, ka jums tur jātāv lietu un augsti, taču, kaut gan īstenībā šogad oktobrs ir ļoti saulaits un skaists, bet visiem tiem, kas stāvēja trasē, ir milzīga pateicība jāvelta, kad atdodot savu laiku un to, ka viņi rūpējās par mūsu drošību trasē. Un tas ir Jekaterienai Macukai. Artūram Laitānam. Vienkārši stāvi te. Artūram Laitānam mēs nedosim. Tālāk ir Mārets Volodiškins. Arī, ja. Igoram Buko, arī, ja. Angelīnai Ptaškinai. Tas ir mūsējiem. Tas ir Aleksandrai Lapšinai. Aleksandrai Baltacei. Tas šeit nav. Valērijam Jakīmovam. Kārli tētim. Elīnai Kleperei. Artūram Beržīnskim. Mārim Brīgsnēm. Tētim. Teātei. Nu tagad varam nobildēties. Teātei, paldies. Madarai, māsai, mammai. Elizabetei, Trīksnai. Tāds mans cilvēks arī bija strāsējā kārtībā. Sanitai Trīksnai. Jānim Bērziņam. Šie ir tie cilvēki, kas ir bijuši šogad trasē saistīti ar tiesnešiem. Kārodziņi, tā kā tāls teica, rakstīšana, skaitīšana, viss kopā. Ceru, ka nākamgad šis pulks būs vēl lielāks. Tā.
nu, lai pasvītrot arī to, ka mums ir ļoti liela šī vecuma starpība. Es nedomāju sliktā nozīmē, bet labā mums ir pavisam jauni braucēji. Un diezgan jau cienījami vecuma braucēji. Gribētu atzīmēt arī, protams, arī šos diametrāli pretējos polus. Mums ir jaunākais dalībnieks Edgars Brīgsne par lielu ieguldījumu 15. gadu mazmotošosejas sacensībā. Drosmi startēt, sastādīt konkurenci pārējiem sportistiem. Apsveicu. Un es domāju, ka atnāks arī Arni Tomas pārstāvs Arnis visiem sūta sveicienu šobrīd no Čehijas, no Brno. Es ceru, ka ne trases. Jā, no Janukir. Tātad Arnis Tomas, kā vecākajam dalībniekam, arī īstenībā drosme startēt, sastādīt konkurenci jaunākajiem šādiem sportistiem. Tā kā arī sveiksim Arni. Nekur nevajag stāvēt. Tā. Bet tad ķersimies pie traukiem. Sāksim ar zelta mopēdu. Tātad, viss šīs mazmotošosejas kustības joprojām tādas flagmani un karogi, jo, tātad nenoliedzot tātad skūtera ātrumu dārdzību, nenoliedzot retro motociklu, teiksim, ekskluzivitāti. Protams, joprojām šis zelta mopēds ir sākums un joprojām viņš mums ļoti labi kā tāds karogs, kā tāda vizīte par visam šim seriālam tiek izmantots un noder, strādā un sāksim ar zelta mopēdu. Ātrākajiem, tātad vienātruma klase, trešā vieta vienātruma klasē, tad Edgars Bruns. Turpat blakus Mārs Trecovs, otrā vietā. Un, protams, vienmēr ir pirmās vietas ievies ātrāks par visiem. Uz pirmā vietas pakāpē Aleksandrs Bulātovs. Tas ir tipisks zelta mopēda sastāvs. Tur vēl mazmoto balvu papildus, pēc balva vēl arī. Aleksandram Bulātovam par katrs labākais katrs šosezonu. Zelta mopēds ļoti sarežģīta lieta, protams, arī zelta mopēdā ir klases, veselas 3 klases. Varbūt, ja šosejā vienātrumnieki varbūt nav tik izplatīti, lielākā daļa saprot, mums ir uz krosu pārgājuši, tad tieši otrādi divātruma klase, arī zelta mopēda sacensību klasika, divātrumnieki. Un trešā vietā Evans Klintons. Otrā vietā Andris Aļavjevs. Un, protams, mums vienmēr ir kāds atkal ātrāks bijis. Šoreiz tas ir bijis Jorens Klingstons. Arī spēcbalna mazmoto racing. Kadrs. Labākais kadrs. Ātrākais trīnieks divātrumniekos. Paši ātrākie, visdārgākie, visvairāk savīlētie.
zelta mopēdu sporta klase, tātad absolūti zelta mopēds bez ierobežojumiem. Un šos ierobežojumus vislabāk ir apgājuši Ārnis Tomas īstenīs ir 3. vietu. Tātad nekādi ierobežojumi. Daudz jābūt. Otrais sava ierobežojuma apgājies Gunārs Bagažnieks. Un, lai gan sezonas sākumā bija liels šaubas, kas varētu tomēr uzvarēt, un sīva cīņa bija par pirmo vietu, tomēr beigās ar lielām mokām Kaspars Zigma pirmā vieta. Pasākumu īsās, kur organizators atkaut, kur parādās. Viņš šitā vinnēja, viņš iestum savu sīko un pēc tam visu apdzer. Tātad skūteriem, starp standarta skūteriem vēl brauc tādi gaisnieki, mazliet lēnāk, kas tikko ir sākuši mācīties braukt. Tātad 3. vieta mums ir... Ašur? Pārdīs Leivalnieks ir 3. vietā. 2. vietā mums ir Ēriks Šatskis, jā, Ēriks Šatskis. Atnāk kāds viņa vietā, vismaz, lai jūs pietastāvāt. Arnis, jā? Atnāk Ērika vietā, paņem kauciņu, lai vismaz stāv, lai nav tukši. Viņi tā sīvi cīnās, brauc, bet tiem ātrākiem netiek tik ātri kā. Paldies, tu Ērika vietā, jā. Vai nav vismaz dukši piedastās. Un 1. vietā mums ir no Daugavpils pārstāvs. Kā viņam bija vārds? Pāvels Lazdāns, jā? Viņš arī brauc tā kā visu sezonu gaisniekos, jā? Nematiski? Nē, tas ir tikai gaisa desēšana. Kur viņam ir arī labākais kāds. Tur var redzēt, ka viņš ir gaisnieks. Jā, to mēs zinām. Tehniskā komisija visu zina. Paldies! Tā esam pamazām tikuši klāt arī Latvijas čempionātam. Latvijas čempionātam motošosejā skūteriem. Latvijas čempionāts motošosejā skūteriem standarta 50 klasē, 3. vieta Erviņš Tims. Otrā vieta arī Latvijas čempionāts. Standarta 50 klasē Andris Krištavāns. Pats vainīgs. Un Dmitrijs Macuks, Latvijas čempions, standarta 50 klasē. Nākamkārt būs līdz 50.
kubatūras auga, ātruma auga. Trešā vieta Latvijas čempionātā motošosejā skūtriem sporta 70 klasē. Andris Krištabārs. Otrā vieta, nu, mums startautiski pieskaņa Igaunijas pārstāvs Ants Pariks. Un, protams, Latvijas čempions sporta 70 klasē Dmitrijs Matsuks. Tā mums ir iedarījies Artūrs. Liela paldies viņam par to, vispār, ka tā mājaslapa tur strādā un darbojas. Viņam ir pateicība? Nu jā, nu viņš jau bija bišķi nokavējis. Tā kā uzreiz, priekšu. Aplausi. Aiziet. Jā, nāku. Jā, nu. Paldies tev par ieguldījumu visu sezonas laikā, par to, ka mājaslapa strādā, par to, ka bildes ievieto, par to, ka citreiz tiesā un tehniski to, nu, nikā. Paldies. Mēs jau vienkārši viss jau apsēdām. Jā, un spriežot pēc publikas rosības, kad visi saprot, ka šeit iet runa par Racing 70 klasī. Pirmās 3 vietas Racing 70 klasē Latvijas čempionātā un 3. vieta Toms Reimanis. Otrā vieta arī Latvijas čempionāts Racing 79 Smulķievičs. Latvijas čempions šajā klasē Edvards Sproģis. Tātad attēlā ir, lai paliek atmiņā visi 3. Tas lai neaizmirst par pārējiem. Lai neaizmirst par pārējiem, ka viņi turpat vien ir. Jaudo. Mums vēl kausi vēl nav beigušies. Nākšies kauss labākajam jaunajam braucējam. Tātad skūteros 50, standarta 50 klasē šajā sezonā, kas nav braucis iepriekšējās sezonās. Jebkurā gadījumā tas ir Kārdijs Leimalnieks. Lūdzu! Droši. Blakus neviens nestāvēs tev. Pēc kopvērtējumu sanāk visaugstākā vieta. Tā kā, nu, perspektīvu braucēju, pa laimi mums nepaliek mazumā. Tā. Palikuši tātad lielākās kubatūras smagākie, brīžiem visatraktīvākie, un es domāju, šī sezona nebija izņēmums, es teiktu pat
Bet ļoti interesanta sezona. Sporta retro motocikli. Sāksim ar 350 klasi. Ģirds draugs, 3. vieta Laimes apkausā 350-niekos. Otrā un pirmā vieta atlikušas, tagad mums uzvārds viens. Visu sezonas garumā, lai arī bija cīņa, bet, laikam nebija šaubi, ja varbūt bija šaubas. Kādā secībā finišēs? Otrā vieta Varis Veinbergs. Un, protams, šīs klases čempions Valds Veinbergs. Tāds nav redzēts. Tā un palikusi vēl bez balvām, bez kodām nopelnītajām balvām. Un pēc nosaukuma spriežot visbriesmīgākā klase, 500-nieku klase. 500-nieku. Jā. Jebkurā gadījumā šajā 500 klasē, arī bija cīņas, protams, varbūt ne tik liels kā 350-niekos, bet tā ir iespēja jebkurā gadījumā braukt, lietot tehniku, tā mēģina sporta tehniku, kā viņi paredzētu braukt klasēs. Un Māris Brigzens, 3. vieta sezonas. Māris arī mums tiesā un dara visu. Es vienkārši brīnos, kur vēl laiks arī pabraukt vēl. Gats Bokšāns, 2. vieta. Un klases čempions, leģendārs uzvārds Latvijas motošosejā Mārtiņš Kāze. Krasā nav kas darīt. Mārim balvu no sponsoriem. Vienmēr jau klausies kaut kur. Kāds grib izlaist? No Jelgavas nekas nebija šodien. Un palicis ir vēl kaut kas pavisam viens. Komandu ieskaita zelta mopēda klasē. Šeit gan uzreiz jāpiezīmē, ka sezonas sākumā kaut kā bija tomēr vairāk doma par to, ka šo komandu ieskaita taisīt kompleksu, respektīvi ņemt vērā visu plašu rezultātu. To atstāsim uz 2016. gada sezonu. Jebkurā gadījumā, es domāju, šī komanda ieskaita arī kaut kādā veidā stimulēs un rosinās braukt vairākās klasēs, varbūt vienu otru vēl tehniku likt lietā, kas varbūt stāv ierūsējusi un netiek lietots sacīkstēs. 2015. gada Latvijas zelta mopēda mazmotošosejas sezonā komanda uzvarētāja Mazmoto Racing Team. Jā, viss komanda varētu nākt arī. Jā, tie, kas brauca, tad ir komandā, jo. Sapat, ka konkurēt komanda vēl viss neredzēja. Vairāk nav mums, jā? Kā viņi divatā? Vairāk nav mums, kas brauc no mums. Jā, pareizi, taču ir Reku Tovičs, Lestēnīgs. Mārtiņš vēl brauc. Jebkurš var nākt un pievienot. Ārvo taču. Vēl bija brauca. Divi jau, zin kā, nevaram izdarīt.
nākošais tik viegli nebūs. Neliks mierā. Nākošais jau nebūs. Ir daudz paslēpušies. Pa lielam droši vien oficiālo mēs daļu beigsim. Turpinam komunicēt, sarunāties ar labām domām par šo gadu, ar labām domām par nākšo gadu. Apzināti izvēlējamies varbūt būt viena no pirmajiem, kas noslēdz sezonu. Es domāju, šo apbalvošanas pasākumu, kā zināms, pārējos sporta veidos, visas apbalvošanas vēl priekšā ir. Nekā, lai mums paliek vairāk laika Ziemassvētkiem, dāvanām. Nu, protams, laikam ķīlēt un vīlēt nākšo sezonai jau tehniku. Tā kā, nu, sekosim informācijā par kalendāru iespējamo. Tas saistās galvenokārt, teiksim, ar šiem pilsētas svētkiem, kas vēl nav mums gluži visur skaidri. Tas saistās ar bikiniekam, kā zināt, tad burtiski aizvakar, laikam jau vakar mēs uzzinājām Rallija čempionātu noris laiku bikiniekos. Tas, protams, uzreiz uzliks zināms sarežģījums kaut kādām aktivitātēm trasē, bet ļoti ceram, ka mūsu tradicionāls 1. māja pasākums noteikti notiks bikiniekos. Iespējams, viņš varētu būt arī 4. mājā, starp citu. Un, protams, vēl uz kādu sacīgs, kas visdrīzāk varētu būt saistīts arī ar biķinieku trasi 60 gadiem. 60 gadu šogad biķiniekiem, tā kā jubileja, nu, mēs ir visu vairāk vai mazāk saistīti ar biķiniekiem, tā kā centīsimies darīt, lai arī zelta mopēds, varbūt visu mazumotā šosē, teiksim, tiktu pārstāvēt, jo būs diezgan liels pasākums biķiniekos, ja nevēlas jūlijā, kaut kur tas ir 3. jūlijas, man tā liekas. Lai arī mēs tur būtu pārstāvēti, jo neizmirsīsim, kad biķinieku trasē arī 60 gadu un pirmie, kas trasē, nu, sāk braukt, protams, bija motocikli, tātad tie visi esam mēs. Un tikai pēc tam bija automobīļi, tā kā, nu, teiksim, arī divriteņi, tātad tehnikai, nu, šajos svētkos būs savu vietu, un es tā darīšu visu, lai viņi būtu, nu, pietiekami nozīmīgi un pamanāti. Tā kā, nu, domāsim par 60 gadu jubilejas biķinieku sacīgs, par 1. māja sacīgs biķiniekos un par pārējiem posmiem, kas, nu, ļoti līdzīgi varbūt būs datumos kā šogad, bet varbūt pamainīsies trasa, varbūt būs kāda pilsētas svētki, kaut kas pieķert klāt, lai būtu šī publicitāte lielāka un lai visiem būtu interesanti. Tas tā īstumā. Pie nolikumiem strādājam, īpaši nekādas izmaiņas laikam nebūs, ja kādam kaut kas nepatīk, ja liekas, ka vajadzētu kaut ko izmainīt, varat darīt zinām, droši vien. Kas vēl mums tāds pa lielam laikam vairāk nekas, kas var šobrīd pateikt arī? Vēl par Kandavu nav kāds ziņa? Par Kandavu tātad, nu tur viss ļoti miglaini īstenībā, tātad būtībā pa lielam runājot tik sociālos tīklos kaut kur parādās, ka kaut kas ir mainījies, tātad kas ir mainījies un kam pajautāt, kas tur ir mainījies, joprojām nav tādas īri iespējas, bet nu es, protams, centīšos to uz nākšo gadu arī, ja tur būs iespējams, protams, iekļaut. Protams, Kandava, nu, tas ir šobrīd kaut kā tāds sajūta, ja vispār neviens gadījis vai nav braucis Kandavā, nu daudzi nav braukuši, ja maz ir braukuši Kandavā, bet visi grib braukt, jo visiem liekas, ka tas ir kaut kas tāds pavisam labi. Nu, īstenībā asfalts ir teicams asfalts, protams, jā, un šī konfigurācija, bet, nu, tur joprojām īstenībā nav zināms pa lielam, jā, teiksim, viss tā elektrolieta tur tāda peldoša arī tāda, vai tur tikai elektronu, to neviens nezinu. Varbūt mums elektroklasi jāievieš īstenībā. Tas ir moderni katrā ziņā. Un tālūk īstumā. Tā kā varbūt Kaspars arī grib pa sezonu pateikt kaut kāds pāris vārds, lai nerunā tikai es. Tu esi arī bijis katrās sacīgs, es vairāk nekā es bijis klāt īstenībā. Liels paldies visiem tie, kas ņēma dalību un gatavoja to tehniku. Es zinu tomēr, ka, lai tur sagatavotu kaut vai vienu tehniku, pienācīgi ir jāvēlt ļoti daudz laiku un ja tu gatavoji visam klubam? Diviem. Tad, kā saka, liels paldies par jūsu ieguldīto darbu. Protams, jo vairāk to dalībnieku, jo arī tiem galveniem tiesnešiem ir prieks skatīties, ka trasē ir tik daudz dalībnieku un ka viņi strādā viņu dēļ. Kā saka, gribētos, protams, lai ir vairāk un vairāk, bet, nu, tik cik ir, arī tik ir labi, protams, jāpasakās par to pašu. Protams, es vēlējos, protams, arī pateikties Antonam par to, ka arī brauc uz visām sacensībām cauri visai Latvijai, uz visām pusēm. Ja. Cerams, ka BBA klubs mums nākur, kad varbūt kāds sacensības posmu uzrīkos, jā, lai mēs varētu arī atpūsties. Jā, mēs varētu braucam uz sacensībām tā kā pat atpūsties, jā.
Varbūt Jelgava var kādu posmu uzorganizēt paši. Iespējams, ka būs. Jā, tā kā, nu, varbūt tās vēl kāds pieteiksies, kas grib uzorganizēt to sacensību, jo pa lielam sanāk tā, kad tie citi organizatori tad attiecīgi var atpūsties vairāk vai mazāk. Jā, es piebildīšu pārdošu, kas par tiešām ir tā lieta, ka nav jāuzsver tā, ka te obligāti tur tikai mazmoto organizē, jā, jeb Antons tikai daudz burdogu, varbūt kaut kāds organizators. Nu, katrā ziņā iespējas ir un tiešām es domāju, ka Kaspars jau tātad BBA klubu, jā, tātad, ja ir tātad šis kodols, ir tātad šī interesanta grupa, nu, tātad tas ir aicinājums, ir mudinājums, nu, bišķi vēl pacelt sev latiņu augstāk, un tātad, nu, braukt vienmēr ir forši, bet, nu, mēs redzam, nu, ja tikai brauksim, visi braucē nav kas organizē, nu, nav vairs kur braukt, tā kā, nu, vienmēr pamēģināt, padomāt, varbūt iespējīgi kaut kādu aktu likt šajā tieši sacensību organizēšanas lietā. Nu, galvenais ir sākt ar vienu. Tad jau pēc tam jau liksies vienkārši tur 6 uztaisīt. 2 līgas mums jāteic. Tā kā vēlreiz paldies visiem un, nu, līdz cikiem mums ir jābūt? Nevajag līdz rītam. Līdz rītam, tātad līdz rītam. Tu nācis vēl citi iekšā, tad nekas, nu viņi liksies, ka te viss ir aizņemts jau. Labi, paldies. Trener. Kāds no dēls uz tā pirmā numuru? Jā, tik augstu? Jā. Trešā kāp? Nē. Nu, tā. Šito dēlu es 100 gadu atpakaļ ievilku šitajā sportā. 100 gadu? 100 gadu atpakaļ. Tik daudz? Un viņš ir izraudzis, pasties, nu, pirmais ir dzimšanas datums. Es viņam saku lielu paldies. Mēs jau sākam vienkārši piekdien jau. Tāpēc jau visi ir saicināti. Sākam jau šodien jau svinēt un tad svētdien beigsim. Šeit beigsim svētdien. Jāsiem maz nē, jau prom nevar. Tu tikai pierasīs visu klāt darbā. Daudz, redzat. Tā kā tā, nu, vēl, protams, es gribēju lielu paldies. Vispār, ja jūs, nu, teicot, tur pareizi teicu, nu, ievilkt viņš man neievilku, pats es aizgāju. Vienkārši gribēju kaut ko nodarboties, bet, nu, sanāk, ka jau 25 gadi, jā, 25 gadi, nē, precīzi, būs 25 gadi, kā šī lieta man ir ieinteresējusi, un tās sacensības īstenībā es sāku taisīt, lai tos vecāks un savu ģimeni ievilktu visā, lai nu vismaz kādu dieniņu pabūtu kopā jau tā. Jūs redzat, ka ģimenes jau tagad diezgan tā reti, kad var savākt visus savus radus vai tuvinieks, kur nu vēl māsītes un brālēns vispār esat aizmirsuši, kā izskatās, ja, tagad viss tikai caur šitiem te. Tad man tā bija doma uztaisīt tās sacensības, lai savus radiniekus un tuvinieks, kā saka, vismaz savākt pāris dienas gadā un vismaz papļāpāt viņam kā iet. Savā stūrī, ja? Jā, katram pasēdēt savā stūrī, katram pasēdēt savā pagriezienā. Bet, nu, vismaz tā, apkārt ir visi, jā. Nu, varbūt tas ieteikums kādam citam, nu, nezinu, nu, kaut kā tā. Paldies jums, ka piedalāties un nodarbojaties ar to. Tas tiešām ir forši. Un vēl bija uz pēdējo vēlējot pateikties Tālim, viņš arī ir bijis mums kā galvenais tiesnesis. Tā pāris reizes, un Antonam viņš ir arī bijis kā galvenais tiesnesis, kas organizē un uzņemās atbildību. Jo parasti jau tie jau vislielākās sūdzes pēc tam var dabūt. Es vienreiz biju tehniskajā komisijā. Ādāms nemaz klubā, es tev izpratnēšu arī. Kas tur vinnēja tev, es tev sacīkstē? Es vinnēju. Tas bija ļoti sen. Kas tam to ir vinnēja?
Kā varbūt uz Antonu uz bildi vienu. Kopā. Zvani. Viss mazāk mums beidzās. Tagad jāatsaka. Jaut vai negrib. Kā tu tas gribēji? Šitā, ja? Kā tu beidzas? Jā. Jā. Tādas lietas, kaut kā tā bija. Paldies. Tātad, nu, sākās neoficiālā daļa. Ir vēl ko reist vispār? Jā, ir. Tur vēl galdi ir pilni, vēl kaut ko var ņemt, ja ir vēl iekšā. Kausos liet ņemt.